Restorānā Olīve, kas atrodas Ģertrūdes ielā 56, 6. oktobrī notika diskusija par tēmu diēta, dzīves stils vai ķermeņa mocīšana. Uz sarunu tika aicināti tādi sabiedrībai zināmi dietologi kā makrobiotiķis Roberts Lācītis, uztura speciāliste Inga Pūce, alternatīvā uztura jeb svaigēšanas speciāliste Sandra Vaice un tai chi speciāliste un austrumu filozofijas piekritēja Dace Jēkabsone. Sarunas vadītāja bija JCI jeb starptautiskās līderu un jauno uzņēmēju asociācijas biedre Marta Matisone. Atrodamies šeit GSI projekta ietveros IELPA 2010. Ja kādam nav skaidrs vēl, kas ir IELPA, tad tas ir zaļo uzņēmēju darbības veicināšanai taisīts projekts. Diskusijas laikā noskaidrojām, ka vārds diēta tulkojumā no grieķu valodas nozīmē dzīvesveids. Tas nozīmē, ka diēta ir ilglaicīgs process, taču ir atsevišķas diētas, kas nepieciešams īpašos gadījumos, kā piemēram liekā svara zaudēšanai un īpašu veselības problēmu dēļ, kā arī to, ka veselīgs cilvēks nav cilvēks, kas sevi ierobežo, bet zina, kas viņam ir nepieciešams. Runājot par liekā svara problēmām Latvijā, Inga Pūce uzsver, ka cilvēki vēlas ātri sasniegt rezultātus, kas tiešām arī ir iespējams, un to var redzēt, bet ķermenis pieņem un aprod ar pārmaiņām tikai pēc 9 mēnešiem. Tāpēc jāatceras, ka ir jābruņojas ar pacietību un skaidri jāapzinās savus mērķis. Diskusijas laikā iztaujājām Robertu Lācīti par nakteņu dzimtes augiem, un viņš īsumā klātesošajiem paskaidroja, ka nakteņu dzimtes augi, pie kā pieder tomāti, kartupeļi, paprika, organismā izraisa atkarību, tāpēc nav ieteicami, kā arī pastāstīja, ka piena produkti, kas pieejami veikalos, bieži vien ir neveselīgi. Tāpēc aicina sabiedrību atrast savu gotiņu un tās produktus kādā no Latvijas lauku sētām. Taču tuvāk un sīkāk par šīm un citām tēmām Roberts Lācītis ierosina, ka droši varam vērsties viņa uztura skolā Rīgā Brīvības gatve 214 M. Par pieaugušo ēšanas stilu un stereotipiem Dace Jēkabsone uzsver, ka jārēķinās, ka ēšana ir bauda un ēdiens ir jābauda. Tāpat viņa piekrīt, ka cilvēku domāšana ir svarīga. Tāpēc skolas, kurās māca veselīgo domāšanu, ir nepieciešamas, lai saprastu, ka ēdot apēd produktu enerģiju un tā vērtību. Ja ēdīsi domājot tikai sliktas domas, produkti tiešām organismā iedarbosies nepareizi, visbiežāk kā tauki un nogurums, kā arī nespēks. Savukārt Sandra Vaice piedalījās diskusijā un pamatoja, ka produktam pazūd tā dabiskās vērtības, visbiežāk tos stipri vārot un cepot, tāpēc organismā bieži uzņemam mirušu pārtiku. Diskusijas laikā mums radās dažādi jautājumi par Latvijas skolās pasniegto veselīgo ēdienu, kur secinājumi bija vienoti, ka pie mums netiek piedomāts pie ēšanas izglītošanas, kā piemēram Zviedrijā, kur bērnu māca, ka dzert krāsotos dzērienus nav labi, bet pienu ir. Diskusijas laikā karsta tēma bija arī antibiotikas. Ko darīt ar mazu bērnu, kam ir augsta temperatūra, vai dot viņam antibiotikas, lai palīdzētu ātri izvesļoties? Šeit dietologi uzsver, ka temperatūra ir pazīme, ka organisms cīnās pret vīrusu, un šo procesu pārtraukt ar antibiotikām būtu nepareizi un pat bīstami, it sevišķi bērnam. Labāk vajadzētu ķermeni atdzesēt mēreni ar vēsu dvieli, nevis nonāvēt imūnsistēmu ar smagām antibiotikām. Latvija vēl ir vieta, kur varam ēst veselīgi. Izmantosim to, domājot par savu un savas ģimenes veselību. Lielu paldies sakām visiem speciālistiem un vadītājai!